Katrs paldies mums ir kā milzīga motivācija turpināt attīstīt, turpināt darboties, un noteikti katrs paldies mums ir kā apliecinājums, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Kaut vai vakardien man saka, kā jūs esat, jums ir tādi jāuzskata, un es saku tā, bet kā viņi saka, ir vismaz uz kā paskatīties un papriecāties. Paldies ir tāds vārds, un reizē arī tas var nebūt vārds, bet skatiens, attieksme. Vienmēr sakam viens otram paldies par jebkuru darbiņu, par jebkuru palīdzību. Saņem ne tikai profesionālu atbalstu, bet arī tādu tīru psiholoģisku atbalstu, jo darbs ir smags un grūts un atbildīgs. Un sniedz arī šo profesionālo gandarījumu. Paldies, ka tu esi, ka tu atnāc savu enerģiju un dod mums to gaismu. Un līdz ar to es arī gribu teikt paldies pārējiem. Es pateicu, ka viņi ir neizgājuši smaidīgi un laimīgi no mūsu nodaļas. Un nesaka mums uz redzēšanos, bet saka visu labu. Paldies ir mācību procesā. Mēs viņu cenšamies apbūt pēc iespējas labāk. Tas ir no rīta aizejot mājās, pasakam paldies viens otram par nostrādāto dežuru. Es atceros dienas sākumu, cik tas bija forši. Tas ir labi. Paldies, ka jūs sakat tādus vārdus, jo ar tiem barojās. Tas ir mūsu dzinējs. Paldies savai nodaļai un kolektīvim par atbalstu. Un es arī tik daudz skaistus vārdus esmu noklausījis, kāda ir tagad mentāla labklājība nodaļā un tas mentāla veselība, cik viegli tagad nākt uz darbu. Es jums uzdāvināšu siltu šalu, lai jums ir tikpat silti kā man. Lai jums ziemā būtu silti, bet tas tiešām tāds interesants stāsts. Paldies, cik skaisti. Un diena ir izdevusies. Es iedrošinu tiešām ir katru no jums nebaidīties, pateikt paldies kaut tik uz soļa, jo tas gal galā neko mums nemaksā. Tā kā paldies jums.